Sveicināti! Sen neredzētie. Man kādi vismaz 10, 15, 20 cilvēki ir jautājuši, kur tu esi, kad būs video. Ak, nē, -53 sekotāji, kas īstenībā nav nemaz tik traki. Paldies, ka jūs esat tik lojāli, reāli. Es novērtēju visus, kas man raksta par to, kur ir video. Tas, kur es esmu, es būvēju savu studiju, taisu streaming setupu. Un tagad viņš ir plus mīnus gatavs, kaut kas beidzot notiek. Viņš ir pietiekami nice, lai es varētu streamot. Pirms gada man bija tā atklāsme, ka es gribu iefilmēt video, un man vienkārši nav laika viņu iefilmēt, jo tas viss ir process, tas aizņem laiku. Uzlikt kameru, uzstādīt, gaismas ieslēgt. Tad es sapratu, ka vajag vienkārši veidu, kā es varu piespiest pogu un visi sāk filmēt. Un streameri obviously to zina vislabāk. Šitais setups ir labs ne tikai streamošanai. Man ir tagad ir 3 kameras, bet būs vēl, viņām ir baterijas, kuras ir pieslēgtas strāvai, lai viņas neizlādēs, lai nav jāmaina baterijas, lai var vienkārši piespiest, filmēt un rādīt saturu, pat ne streamus, jā, te var jebko. Taisīt reaction video kopā ar viesiem, kur mēs kaut ko stulbu ar draugiem darām. Un nav vienkārši čakars uzstādīšana. Tas ir kādēļ es ieguldu milzīgu naudu šobrīd šajā visā. Kā jūs zinat, parasti es taisu visu naudu nopelnu caur YouTube sadarbībām un nefilmēju citiem video, izņemot tādos specifiskos gadījumos. Daži gadījumi ir, kad man jāfilmē kaut kādiem pazīstamiem vai ne, tur piedzīvojumi garas organizācijai. Un tad tagad sakrita pēdējos mēnešos tā, ka Piedzīvumu garam bija viens liels projekts, kur man kaut kādi 6 video jāuztaisa, un Free Riga, kas ir organizācija, kurās telpās es šobrīd atrodos, tad viņiem arī bija tāds 5 video projekts, un tad pēdējos mēnešus vienkārši rukāju, montēju tos video. Man pat nācās darbinieci noalgot, lai viņi man palīdz, un rītīgi forši tagad, ka man nav jāstrādā vienam. Man tā kā reāli tagad sanāk video production company. Jā, es vienkārši parādīšu jums tos video, pie kuriem es strādāju. Man Instagramā, ja jūs man nesakojat Instagramā, es tur esmu bijis aktīvs visu šo laiku, lūdzu piesakojiet. Tur vienmēr var redzēt jaunākos updates par to, ko es daru, un vienkārši fun lietas. Tad jā, ja es netaisu YouTube'am, es esmu taisījis daudz ko piedzīvumu garam. Tas parādīšu pāris no tiem video 2019. gadā. Tieši, kad es arī sāku YouTube, tur vasarā PG tāds, hei, mums ir budžets, uztais mums arī kaut kādas video, kas ir tādi pumpurs projekti, ko mēs vēl joprojām ir ļoti aktuāli. Šitie ir, kur mēs braucam pie jauniešiem uz dažādām apkaimēm vai pilsētām vai ciematiem. Man, kad es šos filmēju, jaunieši jautā, kur tie video ir, kāpēc viņi nav YouTube'ā, un tie nav video, ko es filmēju priekš YouTube, bet tagad es jums parādīšu viņus YouTube'ā, jo es esmu tik jauks, aiziet. Šodien esam atbraukuši uz Kalnciem, kur ir kalns, un apkārt ir ciems. Kāds es jogdars. No kuras klases jūs esat? 12. Skaidrs, paldies! Sāksim ar improvizācijas teātrā nodarbību. Lai draudzīgi, lai paliek mazliet draudzīgāki. Sam mēs vēlēsim spēli, kas notiks skolas apkārtnē, apkārt skolē. Pieskaramies tam, kurš šajā skolā vislabāk mācās. Kaut kur šajā skolā pirmajā stāvā ir nolikuši tādi klocīši. 5 tādi atrodas kaut kur skolā pirmajā stāvā. Vēl 5 atrodas apkārt skolā. Bet jā, iemesls, kāpēc šāds video, kas neliek YouTube'ā, ir, ka nav bez konteksta. Tā kā viņi ir par dažādām tēmām, kas nav saistītas ar manu kanālu. Un es nevaru visu bāzt šajā kanālā. Varbūt vajag, kā jums liekas. Jūs atradāt kaut ko? Jā, vienu. Jā. No 1 līdz 50, cik ļoti jums patīk šī aktivitāte? Nu, pagaidām uz 30. Uz 30? Jā, dēļ tā, ka neko nevar atrast. Neko nevar atrast, es arī nevienu neesmu atradis, es nesaprotu. Sīkie pa priekšu aizspēj. Vispār, cik ilgi jau piedzīvumu gars jums šādas aktivitātes dara? 2. gads. 2. gads? Manuprāt, jā. Labāk nekā skola? Jā. Tāds prieks dzirdēt, ka viņiem šis patīk labāk nekā skola. Patīk tas, cik tie jaunieši ir aktīvi, sen neko tādu nebija redzējis. Pagaid, jūs visus uzdevumus izpildījāt? Jā. Visus? Visus.
Trakie. Pārāk viegls uzdevums priekš viņiem, ne? Priekš šīs komandas. Nu, viņi arī ir attapīgi. Ауе, бродяга, свинетай, ауе. Вisi свинет, как бродяга, ауе. Ауе, бродяга, свинетай, ауе. Visi свинет, как бродяga, ауе. Es nevienu vārdu no tās himnas nesapratu. Kā jums patika aktivitāte? Nu, bija diezgan labi, jā. Un pirmā vieta komandai. Nav pirmā vieta. Komanda pirmajā vietā ir 90 ar 51 punktu. Apsveicu! 51! Tad 19. gadā es sāku, es uzfilmēju vēl vienu tādu video priekš Pumpura, arī, kad mēs uz Tilžu aizbraucām. Man liekas, ka bija vēl bija Mangaļsala, bet tas video, viņi Facebookā ir izdzēsies, un, diemžēl, man nezinu, kāpēc arī datorā viņš nav saglabājies, bet kaut gan es neliku tos vidzīgs YouTube'ā, viņiem Facebookā tā kā paši jaunieši un viņu vecāki un visi tur šērot, viņiem arī tur bija normāli sakrājušies kā 10,000 skatījumu. Tad 20. gadā, es taču filmēju 19. gadā video par to izaicinājumu, 24 stundu, un tagad 20. gadā sākās Covid, viņi bišķi pamainīja, viņi izveido nedēļas garo izaicinājumu. Un es iefilmēju intro priekš tā. Skatāmies vēlreiz. Es pēc pilnīgi traka piedzīvojuma. Mums tev ir padomā virkni izaicinājumu, kas tev aizraus elpu. Pārbaudi, cik patiesībā tu un tava komanda spēja paveikt vienas nedēļas laikā. Šito filmējot, mēs kāds 4 reizes pārfilmējām, tā kā man tur aizmugurē vēl viens džeks, Reinis, laikam man turēja, lai es nenokrīstu, te ir tā kā uz pašas, var redzēt, te tāda sētas maliņa. Un, jā, es vienā pēdējā, man liekas, tieši šito pēdējo, kad mēs filmējām kadru, es gandrīz nokritu, man kāja noslīdēja. Labi, ka man turēja džeks aizmugurē. Pārbaudi, cik patiesībā tu un tava komanda spēja paveikt vienas nedēļas laikā. Piesakies. Piesakies. Tad ejam uz 2021. gadu. Pumpurs arhitekts. Te ir kaut kādi 5 vai 6 video. Šis ir video par 3D printeri. Jūs varbūt tie, kas Instagramā sako, jau ir redzējuši storijos, man tagad ir 3D printeri. Tie ir piedzimti gari arī caur projektu. Šis te arhitekts projekts, tur viņi nopirkuši visu kaut kādus gan printerus, gan lietas, ko izmanto arhitekti. Un tad mēs daudz ko dāvinam arī skolēniem, braukājam arī pa skolām. Šis ir 3D printers. Un šis ir dīdzis, kas stundām ilgi čakrējās, lai to saliktu kopā. 3D printeri ir diezgan sarežģīts ierīcis, bet, ja to iemācās izmantot, var uztaisīt praktiski jebko. Iesācēji var izmantot kādu no miljoniem gatavu modeļu, kas pieejami internetā. Pēc tam var jau sākt modelēt lietas pats. Šeit no lokanas plasmas mēs izprintējām rokas sprādzi ar piedzīvumu gara logo. Vēl arhitekti 3D printerus izmanto, lai izgatavotu ļoti detalizētu ēku modeļus. Vēl mēs uztaisījām šīs puzles, kuras ir praktiski neiespējami salikt, un šo kustīgo tārpiņu. Vienīgais ierobežojums šeit ir radošums. Tādēļ es gribu redzēt, ko uztaisīs tu. Jā, tāda simple, visi viņi ir tādi 1 minūtes video, varbūt pat vēl vienu var parādīt. Un par to, ko es printēšu, mēs visu laiku kaut ko printējam. Nu, šobrīd piedzīvojam garu vajadzībām, tur arī ir projekts, kas saucās Ēzis, un mēs gribam visiem izprintēt ēžus, un tad Dīdzis ir izprintējis kaut kādus 30 vai 50 vai cik ēžus, es nezinu. Es sev izprintēju, pēdējais ir šitais te SD kartīšu turētājs. Ritīgi forši, te var ielikt gan SD kartītes, gan izkrita vienā ārā. Gan USB, tur ir tāda caurumiņa lielikt USB,
un mikro SD kartītes, tā kā viņš ir ritīgi universāls. 3D printers ir tāda štēle. Tā ir viena tāda industrija, kas ļoti strauji attīstās šobrīd arī. Otra lieta, kas mums tajā projektā, ko mēs rādam tiem jauniešiem vedam, ir putuplasta griezējs. Projekta mērķis ir, mēs aizbraucam uz to pilsētiņu, uztaisam viņu apkaimes maketu, viņi paši tā kā tur uztais, un mēs vēl viņiem liekam domāt, ko viņi vēlas uzlabot savā apkaimē, un tad, ja tev ir tas makets uzbūvēts, tad jau tev ir tev ir iespējas jau attīstīt to tālāk, ko tu maketā gribi ielikt iekšā, kā tu gribi, lai nākotnē izskatās. Šis ir putuplasta griezējs, un šis ir Kārlis, kas griež putuplastu. To ir ļoti viegli sagriezt. Te video ir identiski gandrīz. Tas voiceovers. Mēs to izmantojam arī, lai izgrieztu burtus, un principā, tā kā šis materiāls ir lēts, no tā var veidot jebkādu veidu butaforiju. Mēs sagatavojām ēku modeļus un aizvedām gan modeļus, gan griezējus uz vairākām Latvijas skolām, lai skolēni izveidotu savas apkārtnes maketus. Šī ir Staļģenes vidusskolas apkārtne, un šādi izskatās Pelēči. Tikmēr rudzātieši pat izveidoja savas skolas nosaukumu no putuplasta. Nokrāsojot maketus un pieliekot tiem plastelīnu kokus un govis un Lego cilvēciņus un 3D printētas mājiņas, skolēni izveido pievilcīgu maketu un pie reizes paplašina savu redzesloku par to, kas atrodas viņu apkārtnē. Un daudziem pat rodas idejas par to, kā to uzlabot. Šeit nākotnē būs slēpošanas trase. Šeit varētu būt salabota upe, lai varētu cilvēks peldēt. Salabota upe. Kā var salabot upi? Gribētu mājas, tāpēc, jo ir tādi cilvēki, kuriem arī nav māju. Oi, cik jauki. Aizdomājās par bezpajumtniekiem. Šo video, starp citu, šos jau divus montēju māju, un es esmu tik priecīgs, ka man nav vairs jāmontē šo, tā kā vienkārši es ierakstu to voiceover, mēs rakstam scenāriju, un video to pats, tā kā pats no sevis. Es tur nepielieku vairāk pirkstu, viņš ir gatavs. Un tad mums par šitādiem maksā kaut kādus tur 300-400 eiro par vienu tādu vidžiku, un tad man ir, laikam, 5 vai 6 tādi bija jāsataisa. Tad otrs tas projektiņš lielais, pie kuras strādāju, es Instagramā jau ar šito esmu dalījies. Piesakoju man Instagramā, es šito atkārtošu visu laiku. Tā kā, ja jūs gribat saprast, kas ar mani notiek dzīvē aktuāls, tad liekat, sekojiet man Instagramā. Šis jau ir par laimi pabeigts projekts, tas mums stāv pie pabeigtajiem 2021. gads, un te ir arī 4 video un podcasts. Un šis ir daļa no lielāka projekta, arī es gatavoju dokumentālo filmu par Lastādiju, par rajonu, par šo vietu, kurā es dzīvoju un strādāju, un tagad ir arī atsevišķi no studijas. Es vairs neguļu studijā, tas bija ļoti briesmīgi dzīvot kaut kādus pāris mēnešus šeit, tagad man beidzot ir savs dzīvoklītis, sava istaba atsevišķā mājā. Tad es vasarā izdomāju, ka jāsāk filmēt, kā mēs tad dzīvojam, jo tur ir rītīgi nice, tur ir rītīgi forši. Es gribēju parādīt to, ka tā arī var dzīvot. Tad es jau sāku filmēt, un tad man vienkārši piezvanīja vienu dienu Rīgā, un tāds, hei, mums ir apstiprināts projekts, tā kā tu varētu mums uzfilmēt video, mums ir diezgan liels budžets. Un man tāds, bet rītīgi krūti, es varētu to dokumentālo filmu iekļaut kā vienu no tiem, es jau tieši tā kā par Free Rīga taisu jau. Man nesnāca samontēt to dokumentālo filmu, bet man sanāca iekļaut traileri kā vienu no tiem video. Lastādijas dokumentālajai filmai. Mēs sauksim par dokumentālo filmu. Gara formāta YouTube video, tā es tev gribētu nosaukt. Ja tur būs tāds līdzīgs stils, kā es taisu savus vidzīgus, kurus kaut ko stāstu, un tad samontēts smuki tur par to, kā šī vieta strādā un kā tā izskatās ikdiena. Tas būs aptuveni tas video. Cilvēks pirmo reizi ienāk Lastādijā. Sākās video. Interesanti vērot viņu reakcijas. Sākumā, kad ieraugu Puškina ielas pagalmu, var redzēt tādu apjukumu acīs, kas tas ir pa grausu, bet tālāk, kad viņi ieiet lielajā pagalmā un ieraugu oranžēriju un skatu un visus pārējos brīnums, pēkšņi ir atklāsme. Paga, šeit ir tā lapsa? Jā, šeit ir tā lapsa! Mums ir pīcas krāsnes, sporta zāle, velodarbnīca, dārzs, kur aug ķirbji. Protams, cilvēki, kas dara tik radošas lietas. Un tas viss tepat Rīgas centrā.
Caur šo stāstu es gribu radīt to pašu sajūtu. Ielaist tevi iekšā lastādījā, tā pa īstam, lai jūs redzētu kopbildi, kā izskatās komunas dzīve. Cik tā var būt aizraujoša un reizēm traka. Mums ir freaking highlines uzlikts no mājas uz koku, Robis un citi džeki, trāki džeki, es ar šitā gribu iemācīties kādu dienu. Visu laiku džemi notiek, šodien jūs dzirdējāt iepriekš fonā, te mūziku spēlē, es arī visu laiku ar džambu spēlēju, lejā mums tur vēl cilvēki, kas džemo visu laiku, un tas man tā patīk. Velodarbnīca, tā kā vispār par riteņā labošanu gan arī vispār nav jādomā, ka mums ir Jēkabs, kas palīdz vienmēr sataisīt rīčukus, sporta zāli. Tagad gan šitā ir ieņemta, jo te ir mums, lai varētu klātienē strādāt Piedzim gars, viņiem ir vajadzēja lielākas telpas, lai būtu viss pēc noteikumiem, tur platība, un tad viņi šo lielo sporta zāli ir padarījuši par savu otru ofisu. Jā, pīcas krāsnes, tas ir arī freaking amazing. Kad vienkārši vasarā, un pat tagad arī pa laikam mēs cepam pīcas, un tas ir tāds saliedējošais elements tam visam, ka visi atnāk apēs pīcas, viņas ir tik viegli uztaisīt un tik garšīgas vienmēr. Bet jā, vēl ir citi Free Riga objekti, bet sāksim ar video vienkārši par to, kas ir Free Riga, un tad jums būs skaidrāks vispār, par ko es tagad runāju. Es uztaisīju tādu paskaidrojošo, kad cilvēki jautā, lai var vienkārši izstāstīt viņiem. Iedomājies, kā būtu, ja visās tukšajās Rīgas ēkās atgrieztos dzīvība. Ja tās būtu pieejamas sabiedriskām un radošām organizācijām par zemām izmaksām, un ja šie objekti kļūtu par zināmākajām pilsētas, kultūras un izklaides vietām. Free Riga ir pirmā organizācija Latvijā, kas attīsta šādas vietas jau no 2014. gada. Sākot ar senāko projektu Lastādijas kvartālā, beidzot ar visiem zināmo Tallinas ielas kvartālu. Kopā gadu gaitā ir realizēti projekti jau 9 lokācijās Rīgā, pārveidojot 26,000 kvadrātmetru neizmantotu telpu un 5 hektārus zemes par vietām, kas atbalsta radošu un sabiedrisku darbību. Viņi seko piemēram, ko jau 1980. gados sāka kultūras organizācijas Vācijā, Nīderlandē un Anglijā, un to sauc par ēku pagaidu lietošanu. Pagaidu lietošana ir praktisks risinājums īpašumam, kuram ir zudis pielietojums. Tas stāv dīkstāvē un gaida jaunu pielietojumu, vai tā nākotne ir neskaidra, bet atjaunošana ir sarežģīta, ilga un prasa lielas investīcijas. Un kaut gan tā netiek lietota, īpašniekam tāpat ir dažādas ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas. Tā skaitā bieži vien liels nekustamā īpašuma nodoklis. Free Riga piedāvā izdevīgu risinājumu šiem īpašniekiem. Ēkā ienāk iemītnieki jeb rezidenti, kas paši to apsaimnieko un pārveido to par kultūras un sociālu projektu. Tādā veidā īpašnieks iegūst uzturētu īpašumu un 90% nodokļu atlaidi. Vēl šādas ēkas bieži vien padara visu apkaimi pievilcīgāku. Tas ir izdevīgi arī pašiem rezidentiem, jo viņi nemaksā īri par telpām, bet gan kopīgi sedz tikai projektu organizēšanas un remontu pašizmaksas un komunālos maksājumus. Kopīgi atdzīvināt tukšu ēku ir arī daudz vienkāršāk. Kaut ko var saremontēt rezidenti paši, kaut ko no kopīgā katla var ieguldīt Free Riga un var vienoties arī par kopīgu vietas attīstīšanu kopā ar īpašnieku. Un pats galvenais iegūms rezidentam – telpu izmaksas par kvadrātmetru ir aptuveni 2 reizes zemākas nekā standarta īres cena tajā pašā apkaimē. Līdz šim visas Free Riga atdzīvinātās ēkas ir bijuši privāti īpašumi. Taču arī Rīgas domei un valstī pieder daudz neizmantot īpašumu, kuri varētu kalpot sabiedrībai. Standarta renovācijas darbi ir lēni, dārgi un sarežģīti, un pēc tam šīs telpas tāpat varētu atļauties tikai lieli uzņēmumi. Bet to attīstīšanu caur pagaidu lietošanu telpas padara pieejamākas, tur attīstās pilsētas kultūra, un pats galvenais – iedzīvotāji paši izveido vietu, kurā viņi vēlas dzīvot un strādāt. Šis man ļoti tuvs sirsniņai. Centos pēc iespējas saprotamāk, bet arī tā, ka detalizēti izstāstīt tur visu. Būtībā pamestas ēkas Rīgā, un mēs atradām veidu, iedvesmojoties no citām organizācijām pasaulē, Eiropā,
kā viņas var pielietot par zemām izmaksām. Tagad mēs cenšamies sadarboties ar Rīgas domi. Ir tāds Alijas ielas ūdenstornis. Pagaidām visi tie īpašumi ir bijuši privāti īpašumi. Arī šeit ir privāti īpašnieks, liels Norvēģu uzņēmums Lindstorm, laikam. Tagad mēs gribam ar Rīgas domu sadarboties un parādīšu jums pirmo video šajā ciklā. Pirmais, kas tika samontēts. Es šito no sākuma nostīšos un tad uz tīsu reaktēšu. Es atrodos Rīgā, Agenskalnā, Alijas ielas ūdenstornī. Mana seja ir priekšā, tur bija rakstīts Anna Miesniece, Free Riga kuratore. Viņa vada tātad šo te torņa projektu. Viņa dzīvo pati Āgenskalnā un grib ieņemt šo te torni. Alijas ielas ūdenstornis jau ilgu aizstāv tukšs. Kādreiz šeit bija ierakststudija tornis, vēlāk torni nolēma pārdot par niekiem 150 000. Tas raisīja masu rezonanci sabiedrībā un tūlīt pat torni arī nolēma nepārdot. Un tas turpināja stāvēt tukšs. Šobrīd Free Riga strādā pie pilotu projekta ar mērķi atvērt šo torni sabiedriskai pagaidu lietošanai. Ar vairāk nekā 10 partneriem mēs plānojam atdzīvināt visus torņa stāvus un dārus. Pirmajā stāvā mēs priecātos redzēt kafejnīcu, no 2. līdz 5. stāvam pieejams telpas dažādām iniciatīvām, 6. stāvs rezervārs, kā arī dārs, pieejams kultūras un mākslas projektiem. Gaidām jūs pieteikumus mūsu Facebook lapā Free Riga līdz 28. oktobrim. Jā, pieteikšanās turpinās, tā kā mums ir jau vairāk kā 100 pieteikumu tam tornim, tur ir tik daudz cilvēki grib tur darboties, diemžēl nevar visu, tur maksimums 10 organizācijas vai kaut kādas iniciatīvas. Liekas cerīgi, ka Rīgas doma varētu šito apstiprināt un ka būs foršs tornis atzims. Starp citu, Facebook Free Riga kanālā ir ielikti visi šie video, tur jūs varat noskatīties vēlreiz un noklausīties pusotru stundu garu podcastu, kur mēs vairāk runājam par to, kas ir Free Riga un visi jautājumi, kas parasti tiek uzdoti man par šo, cik te maksā un kā te var tikt un viss kaut kādas tādas lietas, kā tas viss strādā. Tur mēs rītīgi detalizēti izanalizējam, izstāstam to. Un to jūs varat noskatīties Facebookā, facebook.com/freeriga. Tur viss ir atrodams. Un tad vēl viens tāds iemesls, kāpēc nebija video ilgu laiku, jo bija taču visi runāja, ka būs lielais lockdowns ziemā, tā arī bija, viņš ir. Un es vasaru gribēju maksimāli izbaudīt ar draugiem, es novakcinējos, lai varētu iet uz pasākumiem, un jā, es teiktu, man ir vairākas ģimenes, man ir mana ģimene, kurā es piedzimu, tad ir mani draugi, mana lielā ģimene, un tad ir mana interneta ģimene, kas esat jūs. Un es vienkārši gribēju vairāk laika veltīt saviem draugiem, saviem tuvajiem. Taisījām vienu brīdī katru pirmdienu tur pasākumus, džēmus un spēļu vakarus, un kaut kur pie dabas pārgājienos, un jā, man pietrūka ļoti. Es pirms gada sāku raudāt tā kā mašīnā. Es atceros kaut kad janvārī man bija, vai uz jauno gadu, kad bija arī toreiz lielais lockdowns. Man tā pietrūka cilvēki, es esmu ekstraverts, man vajag šo te aktivitāti, un tad es nofokusējos to, ka es gribu radīt to sev apkārt vairāk, tikties cilvēkiem, jo, hei, varbūt nebūs drīz iespēja atkal. Kādu pelnīgu naudu visu šo laiku bez YouTube? Nu jā, tas jau arī bija iemesls, kāpēc es nebiju YouTube. Tie projekti, kas ir ārpus YouTube, ir vienkāršāk, un man liekas, tur pat es nopelnu vairāk, ja ne, tikpat daudz, ja ne vairāk ar tādiem video. Un viņiem nav svarīgi tie, ka es publicēju YouTube, ka būtu kaut kāda reitinga, kaut kāda skatījuma. Viņiem vienkārši, ka ir labs video, un maksā viņi tikpat daudz tur par video, tur 500 000 eiro par šādiem, ko es taisu. Bet, paralēli man jau Instagramā visu laiku ir arī sadarbības visu šo laiku bijušas, un pasākumi, jā, tad tas ir mans vēl viens revenue source. Gan klātienē, gan tagad online, tas ir vispār tik nice, kad es varu sēdēt šeit, burtiski streamot, tā kā tagad, un Zoomā pieslēdzos, un man samaksā par to. Tā kā living the life reāli, tas ir amazing. Kaut kad mēs par šo runājam arī. Piedzīvuma gars projekti, tad, kad viņi nevarēja būt klātienē, visi šie pumpurs projekti, kur mēs parasti braukājam, viņi notika online. Un tad tie Guntis Rāti, kas pārsvarā vada visus šos projektus, viņiem bija tāds atklāsam vienu dienu tāds,
Mums maksā par to, lai ar jauniešiem spēlētu video spēles un darītu kaut kādas lietas vienkārši caur internetā. Un pirms pāris gadiem vecāki teica, beidz spēlēt video spēles, tu ar to nenopelnīs naudu. Tagad tur pelna vislielākās naudas caur šo. Es skatos tos gaming eventus, kur uzvar Fortnite, Džeks tur 4 miljonus laimē. Pašam jāsāk kaut kādu mošu video spēles spēlēt. Es vispār kaut kā tajā pasaulē neesmu. Bet vispār es esmu diezgan nogurs. Tagad es saprotu, par ko streameri runā, ka šis ir nogurdinoši. Labi, viss, man vajag uz toleti. Es beidzu streamu šeit. Paldies jums vēlreiz un gaidiet pirmdien video. Atā!